pēc tam gribu arī stāvēt. Gulies lūdzu kājas šeit uz muguras. Es padomāju, tur ir katrs. Bet viņš tā kā neņēmis galusējas paklāju, vai cik... Bet mums visa tā darbošanās, mēs esam kadrā, ja? Viss kārtībā. Tā. Masīvi es daudz runāšu, nevēl. Jo redzēs, ej lūdzu, višķiņu uz augšu, jā. Jo pēc būtības šajā gadījumā mums kājas nav tik svarīgs, nokodēsim to telefonu, lai vēlāk tev redzētu to augumā, ja? Tā, atceries vienu lietu, tātad. Es ļoti daudz pievēršu uzmanību un piesienos biomehānikai, tas pamatpārts, lai mēs ekonomiskāk skrietu vai kustētos vai izmantot enerģiju efektīvi. Tātad, viss, ko es runāju, tas nav vienkārši tāpat, tad vairākas reizes noskatīsies, ko es saku, kādi ir akcenti, ko es laboju, ko tu dari pareizi, ko tu nesaproti un ko vajadzētu darīt pareizi. Ja? Un tad pēc tam darīsi, sekojot līdz maniem norādījumiem. Tad mazs ievads, postūra vai dziļās muskuļu šķiedras attīst tikai un vienīgi ar statiskiem vingrinājumiem. Statisks, tu zini, ko nozīmē nofiksēts kaut kādā konkrētā pozīcijā. Tu tagad neatrodies statiskā pozīcijā. Bet, ja tu, piemēram, ieņemtu ķermeņa augšdaļas leņķīt apmēram 15 grādus no zemes, jau būtu statiska pozīcija. Tā arī mēs startēsim. Tātad, pretstatā tām, ko mācīja padomu laikā, aizētējoties ar zviedru sienas un taisot pilnas amplitūdas kustību, tad trenējot presiju un traumējot muguru, negatīvs mēs tā nedarīsim. Tātad, kā jūs minēju, guļot uz muguras, mēs ķermeņa augšdaļu nokalibrēsim 15 apmēram grādus no zemes, un no šīs pozīcijas, kad jau sasniedzināts abdominā, ja, augšējā daļa, no šīs pozīcijas kompresijas veidā plūstoši viegli iesim apkārt korei, postūram. Ja? Tā, kājas savilks. Tikai būs piebilda, man tā muguras vidus, man būs vienkārši jāsaka, ka... Mēs visu to ņemam vērā. Mēs tagad esam adjustment. Lai saprastu, katrs cilvēks, kā es minēju, 86 miljardi cilvēku izmantot krūmiem pasaulē. Tātad 86 vismaz. Tātad katrs ir super individuāls. Ja? Tā, kā es saliektu pie sevis? Jā, pie sevis. Jā. Lai es padomā stabili. Vai šitā, lai stabili, jā. Rokas šādi te priekšā, virzienā uz ceļiem. Šeit, šādi, jā. Kā jau es minēju, mūsu izies pozīcija. Lenītēm nāc augšā, lenītēm nāc celies augšdaļ. Redz, kas ir? Kļūda numur 1. Mums galva, kaklas nekādu lomu nespēlē. Apmēram jāskatamies, protams, organisku uz priekšu, ja, un tad ceļamies augšā. Paceļ. Kas tieši man jāceļ? Augšdēļ. Hop. Šī ir zero pozīcija. Stop. Šī ir zero pozīcija. No šīs pozīcijas mēs startēsim. Nekad neliecamies zemē, ja. Kustība ir vienmērīgi, plūstoši, ja. Nokopējam to, ko es daru. Mēs esam nofiksējušies. Paskaties, lūk, ja. Nav ciršas, ja. Viennozīmīgi galva nespēlē nekādu lomu, lai nebūtu krāpāšana. Ja? Tad akcents ir uz abdominālu lejas daļu, kur tevi švāk. Tad kustība šāda. Hop, 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 hop. Spiežam tikai šo te daļu iekšā. Hop, un aiziet. Īsti, tik. Šādi. Hop, 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 hop. Tur arī muguras strādā. Nē, šeit jāstāv. Visu akcentu liekam šeit. Tik. Paskaties, lūdzu. Redziet? Hop, 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 hop. Hop, spiež, aiziet. Jautrāk. Hop, 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 hop. Tā kā es saku, hop, 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 hop. Ašāk. Tik. Šeit. Hop, 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 hop. Tikko var aizgāt. Jā. Mazliet lielāk kustība. Tik, es nokludēšu. Hop. Šeit. Spiežam. Hop. Negatīvs, lūdzu atpūties. Nepareizi. Šitas te liela pārsteiguma var pārbaudīt, vai viņš strādās, tas tur nokomentēt. Vai mēs esam iekšā ēterā? Vai tā skaņa ir dzirdama vienkārši? Ir dzirdama. Es varbūt pārbaudīju. Es tev to, ko es tev sākumā teicu, lai saprastu, vai tu... Es varu mūsu reklamu. Jā, droši. Jo pēc tām kustībām jāsaprot, vai tu saproti savu ķermeni, ko es uz zemē, un precīzi izpild to, ko mēs tikko darījām. Kā es pie sevis, jā, atceries fizikas likums laukums, uz kuru tu balsties, jā, nevis kopā, jā, ja tu ļurkāsies, bet stabili, jā. Kā ir proks, aiziet? Izies pozīcija, vienmēr domā, startē vienmēr no izies pozīcijas, nevis celies augšā un aiziet, jā, piecelies augšā, piecelies, un no šīs pozīcijas. Hop, pildi, tā kā es daru, hop, šeit,
šeit, tikai šeit, hop, tik, iekšā, kaut kas tur notiek. Bet es tieši uz to muguru koncentrējos. Nē, draudziņ, aizmirst par muguru. Nē, es domāju tā, lai nebūtu problēmas. Tu nevari izdarīt sev pāri, klausi mani, klausi un uznecies. Tu nevari sev izdarīt pāri, tu brīdī, es neredzu nevienu pagaidām uz priekšu skrienot mūsu notikumiem. Es neredzu nevienu leņķi, ka tu vari izdarīt sev pāri. Neviena stresa elementa vai kāda stresa, teiksim, slodzes elementa šajos vingrinājumos nav. Visi ir statiski, ja? Tā, šis pasākums ir, bet tu sajūti, ka tu strādā abdominal lejas daļa. Jā. Super. Viņi ir ārkārtīgi. Viņi ārkārtīgi nekādi. Ja? Man vajag, lai saulainā dienā, kas būs, tu esi sportists, tu esi profesionāls, bet man vajag, lai tu atceries šo vingrinājumu kompleksu, kuru tu pildi tagad uz paklājiņa, tu pildi katru dienu bez izņēmumu visu atlikušo dzīvi. Fizisko elementu, ja? Pleciem, piesēdienus, tu pildīsi katru otro dienu. Pēc koras. Ja? Šis komplekss saucas kora. Tātad, atgriežamies pie pirmā vingrinājuma. Pirmo vingrinājumu, tad es tev saukšu maksimālo piegājumu skaitu, kuru tev vajag izpildīt pēc pusotra mēneša. Pēc pusotra mēneša tev jābūt gatavam izpildīt 200 šādus pieliec kompresijas vingrinājumus. Ja? 200. Bildā necenties forsēt. Un jautājums, kā izdarīties no tā, ka kapacitāte nosaukt? Aizmirsti. Pārcel visu uzmanību, visu smagumu centru uz muskuļu šķiedru rūku, ar kuru tu strādā. Izslēgt. Tur jau tas lains ir jāatrāds, un tas īstais. Mēs ierakstījām, tu trāpīji. Sākums bija absolūti trūks, ja, bet tu trāpīji. Sākumā rokas priekšā un tad, jā, visi pareizi. Tā, labi. Tad viena roka. Tas ir kaut kāds pagaidi. Pasacīt. Jā, halo. Jā. Darām tā. Vai paklausies, 12. iezvanamies, 12. Jā? 12. es cilvēcim, jā? Super. Jā, paldies. 12. nav pēcās. Jā, jūs pateicis precīzi. Jā, visi precīzi. Tā, tad viena roka, viena kāja pāri otrai, jā? Tad tās celītas puses, kuras saliec, roku liec lūdzu uz šo te diagonāli, jā? Šī būs tā fascija, kura pildīs lielāko vingrinājumu. Tas ir uzreiz jāskrūšu. Jā, sāns, tā ir diagonāli. Tas ir tas anatomikums, kas šeit iet iekšā uz trīsstūri, ja? Liec šeit. Otru pie galvas, nekad neatēj rokas aiz galvas, jo tu instinktīvi vilksi strādu galvas. Šeit skaties, liec pie ausis, ja? Un elponis 90 grādos. Ja? Jā, nāc lūdzu mūsu izies. Pagāj, pret ko 90 grādu pēc zemi, ja? Uz priekšu, ja? Tieši tā. Nāc lūdzu izies pozīcijā, nāc augšā. Jā, šī ir zero pozīcija, no kuras tu vienmēr startē. Šajā gadījumā kustība sākumā ir gar sānu un tad virzienā uz celīti, ja? Es tev noklibrēšu un tu pats pildīsi, ja? Skaties, hop, nevēl tev te roka, man vajag, lai šis strādā. Un, hop, aiziet. Ir malcis. Vai sāniņu nokšā? Ir, neveicies tik zemi, ir, vai sāna augšā. Jautrāk, hop, malcis. Šis ir ok. Operators nofiksē otru pusi. Šis ir ok, saprat? Jā, tātad man vajag saulainajā dienā. Jā, lai tu izpildi katru sānu 50 reizes. Labi? Nepareizi liec rokas. Šī roka tev tagad gāja. Un atkal, jā, izies pozīcija. Jā, šī ir izies pozīcija. Un gar sāniņu un augšā. Stop, un. Šeit liec, lai strādā. Jā, lai tu jūs gar sāniņu. Nerauj patiešo uzreiz augšā, gar sānu un augšā. Redz, viena pusi ir izlāpa visiem cilvēkiem. Redzi? Starpība ir. Gar sāniņu augšā. Tu man nocēr šeit slodzi. Man vajag šeit, tu netrāpi. Stop, ļauj. Re. Piespied, tev jājūt, vai tur kaut kas kustās. Hop, ir. Tagad aizgāja. Ir, stop. 50 reizes. Viena puse ir izlāpa par otru. Visiem cilvēkiem. Par to nebrīdies. Tu pievilksi. Ja? Tā.
Iljākus savās krusti. Aizmirst par to muguru vienreiz. Paņemšu kuņu beisbolu mūrmā kaut kur stūrī, iekāzīšu to pa muguru, tur vispār nedomās. Tātad, iljākus saitītas ir garākās mūsu saites. Stiprinās iegurnī un 4. tiekties, ja? Tas mums palīdz. Tas ir ļoti vitāli svarīgs moments skrienot, mums skrienot. Rotācijā, ja kuram, kurš rotē, ņem, maina virzienus. Skrienot to īpaši jūt, ja mainās leņķis saites nav attīstīts, ja? Viņas ir savilts vai nav elastības, tad, kad tu pats esi pieredzējis, ja? Notiek tas lūzuma moments, un tu mazliet leņķī sāc krist, ja? Kas notiek, tu dabū pa dibanu, pa bicepsim, pa ikriņiem, ja? Tās tev palīdzēs turēt postūru taisu, kā to aktivizē. Liec rokas ne gluži zem dibenu, ne gluži paralēli, tad mazliet pa zem bicepsim papās. Tātad šādā veidā, kā es rādu. Tā ir pilnīgi tā. Es esmu priekšā. Jā. Super, labi. Mums izies. Trīs tālu no tās rokas. Visi pareizi. Tātad izies pozīcija mums ir kā vienmēr 15 grādi. Nāc augšā. Nāc augšā. Uz alkoņiem nebalsties. Urnkali. Kārtīgi pievilkt tā, ka ikriņš bez mazāk krampjos. Un čap staigā. Čap, taisnes kājas. Vēl uz urnkals klāt. Tik. Tā kā es saku, tik. Un vēl kam ir jābūt saspringti? Šīs prese būs saspringti, jo tu tur leņķi. Un šeit nemaz muguru saspringti tās, kas tad? Nedaudz, ņem nost. Aizmirst par savu muguru. Nē, bet viņai jābūt saspringti. Viņa tur tomēr valstu funkcijas, bet man vajag, lai pievelc kurnkals. Jā, hop, man vajag, lai tu sēdus šeit slodzi. Aiziet. Čap, ātrāk. Tik. Jā, malacis. Šeit kaut kas notiek? Kakls jūtu. Nevelc kaklu augšā. Pacel augšā, ķermeņa augšā, pacel. Kā viņi īsti jātur tā galva? Tu visu dari organiski, redzi, tu noliec rokas. Tu pacelies augšā, jo tev smaguma centrs vienmēr atceries. Balsta funkcijas pildā abdomināli, ja? Dara ne kakls. Vienkārši noliec rokas, pacelies augšā, un šeit ir iesaistīta presa. Kakls, protams, viņš būs tev, ja? Un tik. Aiziet, ritmiski. Hop, pievelc kurnkals. Pa. Strādā. Ir, ja? Es mēģinu trāpīt to. Ir. Tu pat piepacel bišķiņu augšdaļu. Jā, tagad ir. Ir strādā, es jūtu. Tā reiz bija 50. Nedraudzi. Tagad tu taisīs arī 2 stopu. Ir pareizi. Nesačakarē, noskatīsies video, ir pareizi. Uz katru kāju 100, tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200 kopā, ja? Bet pamazām, kā jums minēju sākumā, necenties forsēt reizes. Tā ir kvalitatīva. Primārais mums ir kvalitāte. Mums nedara apmēram, mums nedara, tad bija vairāk, tagad vēl vairāk, vai mums ir kvalitatīvas, tikko tu sāc overcompensation, tikko tu sāc vilkt sprāndu, lai tā panākt uz priekšu, vai tikko tu sāc skaldīt, ja? Nevis plūstoši pildi, kā es tev nokalibrēju, ja? Tas ir tavs maksimums. Nākamā dienā, aiznākamā tu varēsi vairāk lietas pamazām kvalitatīvas, tās pāris, 10 vai cik tu pielīdz. Ja? Mums nevajag, lai tu forsē laiku. Tas nav iecirst akmeņi. Mums ir svarīgi kvalitāte. Uz vienu no sāniem. Tā apgulties? Jebkura, vēlēs uz sāniem un apgulties uz sāniem. Ja? Jebkura. Jā. Tagad kājiņš šāds savilks, jā, rokas spūrs. Ausīm atkal, neliec nekad neapģēries aiz galvas, jā. Labi, velkams 90 grādus. Galvai tā kā jābūt ir... Šādi, visu pareizi. Piepacelies mazliet no zemes, nebalsties uz alkoņu. Šeit nebalstiet, jā. Tagad ir saviekšanās šeit, te, kur vēl viens tavs caurums. Ļoti īsti, tur man roka, jā. Un īsti. Hop, jā. Viens. Ir malacis. Nu, tad beidzot, tu kaut ko dari pareizi. Redzi, malacis, spied man roku iekšā. Spied. Operators, šis ir fenomenāli. 50 reizes otra pusi. Un viss ierakstās, es visu laiku baidos, ka neierakstās. Viss ierakstīsies. Nevajag baidīties. Vispār nevajag no kā baidīties. Tā, reizēm no sevis. Tu tagad startēji, nenopozicionējies. Ir, jā. Ir 0 punkts un aiziet. Ir, malacis. Alkam uz priekšu. Ir. Super. Ir. Spied roku. Ir.
Mācis, klausies, super. Kas tieši tagad strādāja, kas tas muskuli, tas bija? Savucēt, viņi ir saistīti ar periformu, ja? Tad tie ir sānu muskulīši, abdominal part, tas ir sānu muskuļi, ja? Kuris muguras garā muskuļi sasaist un abs, kur ir, sānu sasaistīts. Lūk, tā. Tātad tu esi iztaisījis. Tagad gulies uz vēdera. Paskatīsimies, kā tā mugura. Būtu visi labi, nesatraucies. Tā nav izlādējies. Nav izlādējies. 11 minūtes. Nav izlādējies? Nē. Man nepiedēja. Tā, ok. Kājas plecu platumā, ja? Stabils, lai tu esi. Rokas, jā, liec šādi. Tā, skatu uz priekšu. Tu nāc man augšā, šī ir zero pozīcija. Tev bija stabila, bišķi platāk kājas, tu stabilies esi. Stabilies. Platāk. Citādā tu man cels kājas augšā. Ļoti soft, īsa kustība, īsa. Un centrējies lūdzu, neej preso klājas augšā. Sajūtas. Šeit ir tavas, ne pa kreisi, ne pa labi, ja? Kam jābūt sasniegta? Šeit. Majors, garais. Un ar rokām es gribētu arī bišķi uz trapecīti piestrādā, ja? Augšējā punktā, ja? Malacis. Nē, mazu vēzienī. Hop, daudz kopā. Jā, stop. 30 reizes. Balstām celi salietu uz sāniņu. Jā. Līdz celīti, skats pa kreisi. Man vajadzēs šo te caurumu. Tā. Rokas tāpat. Un man vajadzētu ej augšā. Ej. Cer, tur, kur man roka. Rūlē. Hop, beidziet. Ar visu torsu palīdz. Aiziet. Šādi. Hop. Augšā. 30 reizes soļa puse. Labās celīts, ne? Un saliec, višķi vairāk ir balsts. Ja? Un, aiziet. Augšā, kājas pie zemes. Augšā. Nī, augšā. Augšā, kur man roka. Augšā, turies. 30 reizes. Labi. Atpakaļ uz muguras. Tad mēs tagad sapratīsim, cik svarīgs ir smaguma centri, kā var pārnest smaguma centru, mazliet izmainot leņķus. Ja? Gulies zemē, tas saucamais six-pack fundamentālais muskulis. Protams, kā tu saproti trijās daļās, ja? Tad vienkārši ar rokām mazliet mainot leņķus, izpildot to pašu vingrinājumu, tu vari nodarbināt visus šos 3 slaidus. Pielūdzu sākumā rokas šādi te, kā mēs sākumā pie ausīm, ja? Elkoņi. Platumā, nāc mums izies pozīcijā. Jā, stop. Tagad vieglas kustības uz priekšu trāpīs viducī. Aiziet. Hop, bet torso. Tur torso. Ir. Višķi vairāk. Ir. Malacis. 50. Stop. Paskaties. Tagad tu palādīs platāk. Pild to pašu. Precīzi to pašu trāpīs augšā. Ir. Spied. Ir. Malacis 50. Skaties. Salaid elkoņus precīzi kopā un tu trāpīs lejā. Aiziet. Jā. Ir. Malacis. Redzi, tas pats vingrinājums. Precīzi tas pats, tu maini leņķus un smaguma centrs mainās līdzi. Nu ko? To sarežģījums patkāp, ko tev vajadzēs taisīt pēc pusotru mēnešu, es tev nerādīšu, jo tu vienkārši nevar to izpildīt. Tev nav vēl balsts. Tas kā kas tur mums ir šī? Nē, tu uzbūvēsi, pamatu, šī ir ABC. Tu uzbūvēsi ABC, un es tev parādīšu, kā dabūt šeit slaidi. 5, 2, 3. 1, 2, 3. Apakšā zem abdominālās daļas, ja, ir slaidi, kuri tur mums balsta funkcijas. Tas triangle un šīs te fascijas. Ja. Tās var uzbūvēt, ja tu sevi var noturēt konkrētās pozīcijās, pateicoties muskuliem, kuri pagaidām tev nav. Ja. Labi, celies uz un kājās. Pārējām pie tā ņemsim, pārēsim pie rokām. Tagad man vajadzētu, vai tu mani tu trāpi manā augumā, paskaties lūdzu, vai bišķiņ jāsagāja vajadzētu, skaties. Tā, šito... Skaties, vai rokas man... Šito vajag vienkārši pabīdīt. Tā.
Drusciņi, tur uz otru, nē, šeit. Trāpi, jo tu šeit. Jā. Tieši tur, kur kaste ir. Tā, es pacelšu šitā. Tad ir tagad griezti ir, jā. Lieliski. Nu, redz, tas ir mums vajadzīgs, jā. Šis ir moments, jā, kur tātad to, kuru mēs taisījām šos vingrinājumu kompleksus ņem lūdzu kantels. Vingrinājumu kompleksu, kuru mēs pildījām uz paklājiņu katru dienu. Šis jau ir fiziskais, ko mēs taisīsim, jā. Tu pildīsi katru otro dienu pēc kors, ja? Stājies lūdzu pie kastes, kā tu tur minēji, ja? Un atceries vienu svarīgu lietu. Tu man darīsi līdzi, es darīšu bez hantelēm, ja? Tātad primārais atkal biomehānisks princips vai smaguma centrs, kā mēs nopozicionējamies. Tava veselā mugura, ja? Vienmēr ir kādu svaru, kuru tu turi, domā par laukumu, uz kuru tu stāvi, reiz es minēju, ja? Tātad platāk pa pleciem. Tas tev neko nemainīs, absolūti neko nemainīs. Skaties, tātad platāk pa pleciem, ja? Vienmēr amortizējies. Mazliet ieliecies ceļos, ir kādu svaru, kur tur dibens atšauc uz asis, ja? Skaties, nostājies tā kā es tev prasu. Nē, skaties, platāk, precīzi nokopē man. Ne šādi, uz asis. Jā, malacis. Tagad iesēdies mazliet dibens uz asis, ne uz priekšu. Hop, šādi, nē, skaties, jā, skaties. Jā, viss ir pareizi. Rokas priekšā, šādi te, tā kā es to daru. Es to sāli arī varētu parādīt. Nē, viss ir kārtībā. Es domāju, ka mēs trāpam visu iekšā. Nē, es domāju, ka labot arī no sāna redzēt, vienkārši to. Nē, vingrinājums, kad tu pildīsi roku vingrinājums, plecu vingrinājums, labākais draugs tev būs spogulis. Ja? Spoguļi mums ir tur, bet tagad mums ir vajadzīgs ierasts. Tu viņus pildīsi pie spoguļa, lai pildītu viņus simetriski. Ja? Nekādā gadījumā nevelc uz vienu vai uz otru pusi. Tātad, pildīs līdz man. Ok, hantels šādi te. Šādi noliec, ja taisa. Noliec lejā. Noliec pie kājām. Hop, jā. Un viegli šādā ātrumā, plecu augstumā. 2 reizītes katru leņķi. Aiziet. 1, 2. Labi. Kam jābūt ir sasprings? Sānos. Tev deltoīdi priekšā dara un plecu aizmugurē dara. Ja es jūtu, ka mugurs saspringzinās, ko tas nozīmē? Tu visu laiku jūti, ka muguri. Tāpēc, ka viņi tev nav stipri, mēs viņu nostiprināsim. Labi, sānos. Šādi te hantelīts un plecu augstumā. 1. Tu stāvi pareizi, ļoti labi. 2. Malacis. Uz pleciem. Tā kā tu sākumā uzliek, ja? Un precīzi virs sevis augšā. Nē. Griez iekšā. Hantels šādi. Jā. Un daudz augšā. 1. 2. Spogulī vēro lūdzu, ka tu pildīsi, lai viņas ir simetriskas, ja? Labi. Tagad tā. Iesēdies mazliet vēl vairāk. Dibens ašā. Jā. Acu augstumā. Šādi te. Nē. Šādi te. Un netaisno rokas, jā. Salietas rokas. Šādi. Zināt, šādi tur. Jā. Acu augstumā. Jā. Un šādi. Jā. Aiziet. Turi acu augstumā. 1 vēlreiz. 2. Tātad pēks. Krūšus sasaist un deltoīdi priekšējā daļa. Un visbeidzot, es gribētu, lai tu taisi butterfly saucamos šī arī ir kolore, bet plecu daļai, kur būtu es ievērojis cilvēkiem, kuriem ir skoliozi, un īpaši tavā situācijā, kad tev jūtīgi muguriņi, cilvēkiem, kuriem ir mugurskumi, ja, viņi vēl tādas šlēpes, ja, un te tāds, tā kā zirneklis tāds supports, ja. Man tāds ir mājas. Aizmirst pa viņu, labi, tu viņu pats izveidos viņu. Tātad šīs ir 3 fastīšas šeit, pacēlās, ja, vai trapeces vidus un trapeces lejas daļa. Kā tas darāms? Tad noliecies uz priekšu, dibens atšauc, skaties uz priekšu, jā, noliecies šādi te. Tāda precīzi tā pēc. Tā kā tās rokās, jā? Jā, obligāti. Tu visu daru hantelē. Šādi te. Skaties, noliecies, skaties uz priekšu. Jā, šādi turi hanteles. Stipri turi. Jā. Man vajag, lai tu trāpi precīzi pa vidu tagad vēzienā. Hop, abas rokas. Un aiziet. Velc vaļā, tā kā butterfly, tā kā tauriņš. Nē. Tauriņš, skaties, te. Hop. Tas ir katrs savu. Jā, kāda augšā, jā. Ir. Malacis. Ir. Aiziet. Ir. Un vēlreiz ir. Kam jābūt ir saspringtam šeit? Šeit. Labi, stop. Tagad tu taisīsi precīzi to pašu, jā. Izejas pozīcijā to pašu un šādi augšā. Saspringt. Jā. Ir. Malacis. 2. 3. Malacis. Tagad mēs trāpam tajā problemātiskā tavā daļā. Un kā tas notiek? Skaties, tu viņu aizsniegs, ja fināla stadijā tu, skaties, pados vēziens ir tas pats, bet tu pados pretī grūtis mazliet. Un šeit trāpi. Jā, akcents šeit. Tieši tur man roka. Akcents.
hop, ir. Aiziet, cep, kur man roka. Un vēlreiz ir. Malacis. Kā tieši zināt, skaitās tā saita, kas tagad nodedas muskulis, kas tiek nodedas? Majors sasaista ar trapeci, jā, garā muskuli sasaista, bet tev jākrāp ar visai trapecei apkārt. Tev ir tā kā membrāna, plākana, tur nav muskuļu šķiedras. Tas tev turēs šo augšējo korsetu kopā. Gan pacēlāji, gan arī trapecītas viss šīs šķiedras, ja? Viņas tev ir plākanas, un netur tev balstu aparātu. Malacis, šito tur, starp citu, man bija pārsteigums, ka tu labi tiki galā. Tāpēc, ka es esmu pirms 2 gadiem ļoti daudz sesijas. Nu redz. Kaut ko es no tāda šeit arī taisīju. Kaut ko līdzīgu, tu varbūt taisīji, jā. Un, dod lūdzu, es gribētu tur noliec kantels, domā, kāpēc es saku, lai tev nolikt, domā, ko tu darīsi, noliec lūdzu kantels. Malacis, to es arī gribēju. Kaut gan bija līka mugura, es gribētu, ka tu tiešām ņem un liec ar tā, jā, visu dari, tu nesi maziņš augumā, jā, taupi savu muguru. Ok, tātad, ko mēs sākumā darām? Tātad. Telefons vibrē. Jā, vibrē, viņš nekur neparasti. Kāds no ASS protestiem? Nekurs neparasti. Nē, viņi man zvana parasti naktīs. Jā. Tā, skaties, tātad, ko es no tevis gribu, šis ir baigi svarīgs moments, jā? Tātad, tu pildīsi atkal šī stāja platāk kā plāci, jā? Nostājies, lūdzu, tu neesi maziņš augumā, tāpēc. Nē, pret operatoru. Tu stājies pret operatoru. Jā, es nestāvu šādi. Uz asīm, ja? Tātad, sēdīsies, ko man vajag panākt višķi tuvāk, pēdu tuvāk. Lai tu vari nosēsties, jā? Skaties, kā tas notiks. Tu nedrīkst sēsties zem sevis, pasargi Dievs ne uz priekšu, citīs sēdis. Man vajag, lai tu uzreiz defaultā sēdies ar dibenu pa diagonālu uz aizmuguri, tā kā downhillā, ar sledē, kas brauc. Ja? Ok, nosēdies līdz precīzi tā kā es. Un uz aizmuguri. Jā, malacis, stop! Tu nosēdies šajā pozīcijā un freeze. Skaties, kustības gandrīz nav. Tikai jābūt tiem hips, glūts, saspringts. Šeit. Tu pareizi leņķies ieņems, ja tu jūti kamīšu sasaist ar tev apakšēju daļu, ja? Pie dibē, viegla amortizācija. Es neesmu tik zem nolēdz. Viss kārtībā, viegla amortizācija. Tad tu izdari tā. Ļauj. Jā. Un šeit no šīs pozīcijas ir amortizēšana. Skaties, viegli, tik. Jā, ir. Šeit tev jāiet slodzē. Ir? Nē, to tu jutīsi, jā? Jo tu kvadricips arī strādā. Tas noslogojums tev ir 65 pret 35. Šeit jāiet. Pagaidi. Skaties, redz cik lielām padūt, re? Hop. Lielāk, pišķiņ lielāk. Hop. Jā. Ķermenis tur augšdaļi sasauši. Tikai kājas. Būtu jābūt tā, ka mugurē vispār nav nekāds. Nekāds. To es gribētu dzirdēt. Jūti šeit? Jūtu. Visu kopā, bet... Tad, principā, man šitā vieta ļoti jūtu. Viņi tev švakari, jā? Jā. Tas, ka tu jūtīsi, tu jūtīsi, bet man svarīgi, lai tu šīs sasaists sajūti, jā? Ja tu viņas sajūti, tad viss ir kārtībā. Tu viņas uztēdies. Man vajag, lai tu taisītu 200 puspiesēdienus dienā. Pēc pusotru mēnešu tu to darīsi. Pamazām, lai būtu 30, lai būtu 50, lai būtu 80, bet šo te tu taisīs arī katru dienu, ja? Operators liecinieks. Un to, ko tu tagad darīsi eksplozijai un dziļā un muskuļu šķiedru kvalitātē, ja? To tu darīsi katru otro dienu, tajās dienās, kurās tu taisīsi fizisko ķermeņa augšdarē. Viss, kas ir ar hantelēm, ir katru otro dienu. Viss, kas ar savu svaru vai statika, ir katru dienu. Tu, piemēram, uztaisi koras vingrinājumu setu, tu uztaisi puspiesēdības, ja? Lai viņa sākumā ir 50, kā es teicu, ja? Kamēr tu aizies līdz 200. Tas vēl būs ļoti labu pamatu saišu stingrībai un dziļām muskuļu šķiedrām, ja? Kājņām. Un to, ko mēs tagad uzbūvēsim, ja? Tu taisīsi katru 5 kg katru otro dienu, un šī nu ir muskuļu spēka. Šis nu ir muskuļu spēka elements, jā, tāda maza eksplozijas tāda momentiņa, jā. Skaties, kā tas notiek. Atkal stāvam, tā kā pirms sākumā, stabili, jā, mazliet ieliekušies ceļos, šī ir izējas pozīcija. Vienalga, mēs sāksim vingrinājumu, es gribu, lai tu sāc ar 5 kg, un tev vajadzētu izpildīt 20 reizes sākumā, bet es gribētu, lai tu vēlāk varētu aiziet līdz kādiem
7, 8, varbūt 10 kilogramiem pēc tā pusotru mēnešu, ja? Un svarīgākais tomēr, lai tas ir kvalitatīvi, ja? Skaties, šis ir statisks elements, ja? Vienalga, vai tev būs kantele, vai tev būs kaut kāda bļamba, ja? Svaru attiecīgi piespiest pie sevis, nav nozīmes. Tāpat tas iedarbos uz tavu ķermeni, šis smagums, ja? Nav A un B punkta. Slodze ir statiska, nepārtraukta, ja? Apļvēta kustība, kur lielākā slodze ir tieši piesēžoties. Jo mēs bremzējam gaitu, ja? Nav inerces momenti. Tad skaties, sēžamies uz aizmugures lietas. Lēnām, dibens iet uz aizmuguru, lēnām, atkal, ko tu dari ar kājām? Platāk nostājies. Noskatīs, ko es daru. Lēnām, bum, ātrākšā. Šeit nav apstāšanās momenta. Un nekad netaisa no kājas, lai nav pretstienas krusteniskām vai meniskiem, ja? Skaties. Ejam lēnām, bum! Lēnām, nesteidzies, nebrūc lejā. Lai, bum! Lēnām. Nu, aiziet. Tā, tās rokas nepiefiksē. Viss kārtībā, viss ir labi. Bum! Višķiņā šāk augšā māc, nesteidzies lejā. Bum! Pa lēnu tu ej augšā. Bum! Netais no kājas. Bija labi, bet netais no kājas. Bum! Netais no kājas. Cik? Ko tu dari? Tu iztais no kājas. Skaties, tu ej augšā. Bum! Bum! 7-10 grādus leņķas tā. Bum! Negāzies. Sasēs uz priekšu. Bum! Ašāk augšā. Bum! Ātri! Hop! Negāzies. Uz priekšu. Un tik. Kaut kas man nesanāk. Tu nenoķer to momentu, to gaitas momentu. Kaut redz, kas ir, tu pēc būtības, tu gribi arī lēnu augšā celties, jo tev pietrūk jaudas. Jā, tas var arī ātrāk, bet tagad būs no kājas. Nē, tad viss ir kārtībā, skaties. Jo uz augšu ir jāceļās ašāk, ja? Hop! Lēnām, bum! Gaidi to momentu, kad tu gandrīz piezemējies, un tad ting sprādziens. Lēnām, melējā. Nesteidzies lejā. Sasveies uz priekšu nogumu centrumāni, jā. Sēdies, bum! Ir. Rokas tur īpaši nerauj viņu augšā. Tur pie sevis šādi, ne, vienkārši nerauj viņu. Tam smagu, kā viņš tur stāv, bum! Viņš vienkārši netāv, nerauj rokas augšā. Rokas vispār tur nekustās. Bum! Negāzies tūlīt, to leņķi uz priekšu. Bum! Ir! Tagad bija labi! Atceries! Lēnām! Bum! Ir labi! Atceries šito, atceries! Labi. Es pagalīšu, vai es atvainojos. Viss kārtībā. Nē, mēs esam visi